Sveiks, zemnieki! Ir sācies atkal pavasaris. Esam atbraukuši uz Linas Agro izmēģinājumu laukiem, un ar mums šodien kopā ir Ģirts un Artis. Un šodien mēs apskatīsim ziemas rapšu un ziemas kviešu sējumus. Mēs esam nonākuši pie ziemas rapša. Man rokās ir divas Linas Agro top rapšu šķirnes Dominators un Janošs. Kā redzam, rapsis jau ir sācis stiepties augšā, bet šīs abas divas šķirnes ļoti skaisti ir sākušas zaroties. Noteikti pēdējais laiks lietot būtu augšanas regulātoru, ja saimniecības izvēlās lietot pavasarī. Atsākoties siltam laikam, noteikti neaizmirstam kontrolēt kaitēkļus. Par mikroelementiem ir tā, ka rapsim svarīgākais ir bors un arī molibdēns. Bet šajā brīdī mēs redzam, ka ir sazarojas ļoti labi. Lapu virsma ir liela. Noteikti pie nākamā smidzinājuma pievienojam boru, vēlams arī molibdēnu. Bet, kam es gribu arī vērst akcentu, tagad būs salnas. Mēs jau šeit redzam, lapas ir atvērušās un pulperi ir palikuši brīvi. Būs sals, viņi ļoti iespējams var apsalt. Kā no tā izvairīties vai kā samazināt šīs stresa situācijas un pasargāt vairāk augu, mēs varam noteikti pievienot kādu biostimulātoru, kas satur askonfīlumu no dulsuma jūrsaļģi. Līdz ar to mēs saglabāsim augam vairāk enerģijas un arī mūsu tie augi labāk pārvarēs dažādas stresa situācijas. Ieteikti sekot līdz arī nezāļu situācijas sējumos. Kā redzam, šajos laukos ir nostrādājis herbicīds rudenī ļoti labi, un šeit praktiski neko nevajadzēs lietot. Rapsis strauji sāks attīstīties augā, jau mēs redzam, jau aug, un viņš to nākamās nezāles, kas varētu dīgt, viņš viņus noteikti nomāks. Bet tiem, kuriem ir jau nezāles, kas ir redz un vajadzētu izvērtēt, kas tās par nezālēm, un tad izvēlēties herbicīdu. Kā tāds visplašāk profila spektra herbicīds būs Corvetto. Esam uz mūsu vienu no top šķirnēm rapšos, Dominators, kurš ir kodināts ar divām kodnēm. Mēs redzam to, ka šie augi ir kompaktāki, ļoti labi zarojušies, ka arī sakņu sistēma ir veselīgāka un pat arī lielāka. Tad esam nonākuši līdz kviešiem. Redzam to, ka pārziemojuši ir diezgan labi, sacerojuši no rudens ir diezgan labi. Vēl, protams, arī mazliet pieceros klāt. Ko darīt? Man gribētos, lai šī saknīte būtu labāk zarojusies un būtu vēl garāka. Viņa nav slikta, viņa ir laba, bet saprotam to, ka sakna ņem visu NPK lielās barības vielas augšā. Jo mums sakna ir spēcīgāka un labāka, jo augs tiek apgādāts ar vairāk barības vielām. Kā pirmo, es tagad rekomendētu likt no mikroelementiem vāru, mangānu un cinku. Mangāns mums palīdzēs labāk uzņemt slāpekli, cinks parūpēsies arī par metabolismu, un vārš ir jāiedod augam kviesim. Pēdējais brīdis ir, kad vārpiņi ir līdz 1 centimetram. Tas ir pats pēdējais. Kā jau mēs visi esam redzējuši arī uz laukiem balts vārpiņs, vārpu gals balts. Tas parādīsies vēlāk, un tas ir varu deficīts. Lai no tā izvairītos, tas viss ir jādara laicīgi. Vēlākais ir līdz 32. attīstības stadijai. Kas palīdzēs augam veidot lielāku saknes sistēmu? Tie būs noteikti mēslošanas līdzekļi, kas sastur fosforu, vai arī dažādi biostimulātori. Megapols, Energies, Oceans. Viņi visi palīdzēs izveidot lielāku saknes sistēmu, kā arī augs, kurš labi paēdis, viņš tik ātri neceļās uz augšu. Varbūt, Ģirt, tu pastāstīsi mazliet par auga aizsardzību. Droši vien jāsāk ar to, ka jāizvērtē, kāds situācija ir ar nezālēm, lai mēs varētu izvēlēties, kāds herbicīds būtu piemērotākais. Runājot par šo konkrēto lauku, mēs redzam, ka šeit nezāļu nav. Rudenī ir saimnieks lietojis herbicīdu Legacy Pro. Nākamais, kas ir jāskatās, ir augu augšanas regulātori. Redzam, ka šeit jau ir apmēram 3 mm pirmais posms pacēlies. Šobrīd laiks ir augsts, kaut kādu brīdī nedaudz attīstība kviešu būs piebremzēta, nobremzēta, un kas ļaus nedaudz viņam pēc šādām siltajām dienām tā kā atkal saņemt spēks un mobilizēties. Bet sākoties siltam laikam noteikti ir jālieto augšanas regulātori. Mans ieteikums viennozīmīgi šeit ir jāizvēlās Medax Max, kas ir regulators, kas strādā uzreiz un neļaus tam
pirmajām posmām stiepties tik strauji uz augšu. Nu, protams, šeit var pielikt kombināciju ar stabilānu, kas pastiprinās to efektu. Un otra lieta noteikti jāskatās par sakņu puvēm, sevišķi atkārtotos sējumos, jo šādi laika apstākļi ir viennozīmīgi sekmē tieši sakņu puvu attīstību. Nevajadzētu kavēt ar pirmo fungicīdu un līdz 32. fāzē noteikti jāuzliek arī fungicīds būtu. Mans ieteikums būtu izvēlēties fungicīdus, kas satur proteokonazolu, kas ir viens no efektīvākajiem tirgu pieejamiem produktiem tieši uz sakņu puvēm. Esam apsakojuši laukus, mēs redzam, ka potenciāls ne tikai šeit, bet praktiski arī visā Latvijā ir ļoti labs un ļoti liels. Ko darīt? Tāds īsts kopsavilkums gan no manas puses, gan no ģirta puses. Mēs noteikti ieteiktu pietiekami augus barot un darīt visu laicīgi, kā arī slimības un mikroelementus ierobežot jau profilaktiski un negaidīt, kad būs augi saslimuši vai parādīsies kādi deficīti. Jā, noteikti mans ieteikums neskaidrību gadījumā droši kontaktējieties ar mūsu agronomiem. Viņi jums centīsies palīdzēt un ieteiks labākos risinājumus. Kā tā? Kā tā?